Labdien! Šodien es jums pastāstīšu, kā tamborēt kvadrāta pusītes vai trīsstūrīšus. Šis ir paraudziņš, kādu es jums šodien rādīšu, un šeit ir schematiskais šī paraudziņa zīmējums. Man ir 3 krāsu cieši, un sākšu es kā parasti no vidiņa, no centra. To es daru, uzmetot uz pirksta cilpiņu. Šajā cilpiņā es tamborēju gaisa cilpiņas, kas mums nepieciešams pirmajā kārtā. 4 gaisa cilpiņas, pēc tam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. 1 stabiņš, 2 un 3. Pēc tam 3 gaisa cilpiņas un atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Katras kārtas noslēgumā ir 1 gaisa cilpiņa un 1 stabiņš ar vienu apmetumu. Lai nostiprinātu pavadienu, es iztamborēju vēl vienu papildus gaisa cilpiņu. Nogriežu pavadienu. Šī ir pirmā kārta. Centra pavadienu es savelku, lai veidojās smuks vidiņš, 3 stūrītes. Lūk, šī ir pirmā kārta. Schēmā viņa ir zelta. Tālāk otrā kārta. Citas krāsas dzija. Sākšu no šī te stūrīša maliņas, kur man ir pirmās 4 gaisa cilpiņas, kas veido tādu kā arku. Šajā arkā es tamborēšu nākamās krāsas pirmās kārtas, tajā otrās kārtas 4 gaisa cilpiņas. Un turpat iekšā arī 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Tagad 1 gaisa cilpiņa, un ja šeit 3 stūrīša spicītē, 3 stabiņus ar vienu apmetumu, 3, tad 3 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3, vienmēr 3 stūrīša spicītē ir 3 gaisa cilpiņas, un tad atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Trīsstūrīša maliņā arī ir tā 1 gaisa cilpiņa, 3 stabiņus šeit tādā arī cilpiņu arkā, kas veidojās maliņā, 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Mēs tamborējam. 3, tā. 1 gaisa cilpiņu un 1 stabiņu ar vienu apmetumu maliņā, lai nostiprinātu pavadienu. Es tamborēju papildus 1 gaisa cilpiņu, tad es pavadienu nogriežu. Šī kārta man ir noslēgusies. Viņa izskatās šādi. Tā ir otrā kārta, viņa ir šeit. Ņemam 3. krāsas dziju, atkal no tā paša stūrīša, kur mēs sākām ar 4 gaisa cilpiņām. Liekam nākamo kārtu, krāsu un arī 4 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3, 4. Tad 3 stabiņus ar vienu apmetumu, 1, 2, 3, 1 gaisa cilpiņu, un šajā arkā atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Tā tas mums atkārtojās. Katrā kārtā mēs pieaudzējam stabiņu kūlīšus. Veidojās 3 stūrītes. 3 stūrīša spicītē, 3 stabiņi
3 gaisa cilpiņas un atkal 3 stabiņi. Tā. Otrais un trešais. 1 gaisa cilpiņa. 3 stabiņi ar 1 apmetumu. 1 gaisa cilpiņa pašā stūrīša. Stūrītī atkal mēs tamborējam 3 stabiņus. 1 gaisa cilpiņu un 1 maliņas stabiņu. Noslēgumā vēl 1 gaisa cilpiņu, lai nostiprinātu pavadījumu, kur mēs varam droši tagad nogriezt un izvilkt tā. Tagad mums ir 3 kārtas, 3 krāsas, bet mūsu schēmā ir 4 kārtas. Un 4. kārtu mēs tamborēsim ar mūsu pirmo krāsas dzīvu. Atkal tieši tāpat sākam no stūrīša, kur mēs uzmetam 4 gaisa cilpiņus, 3, 4 un 3 stabiņus ar 1 apmetumu. 1, 2, 3, 1 gaisa cilpiņu, 3 stabiņi, 1 gaisa cilpiņu, 3 stabiņi, 1 gaisa cilpiņu. Ar katru tātad rindiņu kļūst ar vien vairāk stabiņu kūlīši, un spicītē mums ir 3 stabiņi, 3 gaisa cilpiņas, 2, 3 un 3 stabiņi. Nākamā pagriežam tamborējumu ar maliņu un atkal 1 gaisa cilpiņa, 3 stabiņi, 1 gaisa cilpiņa, 3 stabiņi, 1 gaisa cilpiņa un stūrītī šajā arkā atkal 3 stabiņi, 1 gaisa cilpiņa un 1 noslēdzošais stabiņš un papildus gaisa cilpiņa pavadienu nostiprināšanai. Lūk, 4 kārtas, 3 krāsas. Precīzi kā mūsu skematiskajā zīmējumā. Šādā veidā var tamborēt tik rindiņas, cik ir nepieciešams. Var tamborēt lielu lakatu no šāda 3 stūra, var tamborēt mazu 3 stūrīšanas un satamborēt kopā. Protams, pēc tam ir jāapstrādā šīs te motīvs, jāievelk iekšā vieglu gali, un tad būs tieši tāds, kā mums bija parādīts.